This all sounds unbelievable for everyone who's had even a small glimpse of how the net works. But remember, those who work on the agreement might not have any clue what the internet is about. And once the treaty is signed, their rules will have to be implemented. The consequences we have to deal with are internet censorship, restricted freedom of speech, loss of net neutrality due to the restrictions of the use of certain protocols, total surveillance of all your online activities, loss of freedoms and restriction of civil rights, punishment like losing your internet access, and we will gain nothing. Un šobrīd mūsu studijā ir ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Labvakar! Labvakar! Un ar šo aktualitāti, par ko tikko redzējām sižetā, arī sāksim. Jūs šodien preses konferencē teicāt, ka saskaņojot šo līgumu projektu, Latvijas pozīcija par to ar nevalstiskām organizācijām nekādi iebildumi netika saņemti. Vai maz tika jautāts? Jā, te es gribētu teikt, ka šī aktualitāte ir jau tādu garu priekšvēsturi. Faktiski tātad šis līguma projekts ir bijis pieejams jau kopš 2010. gada pavasara. Valdības pozīcija šajā jautājumā tika apstiprināta 2010. gada jūlijā, un kā parasti pirms nacionālās pozīcijas izskatīšanas tā ir nosūtīta skaņošanai veselai virkni nevalstisko organizāciju, ieskaitot jau pieminēto LDDK, LTRK, vairākām citām organizācijām, un nekāda iebilduma no šīm organizācijām netika saņemti. Tālāk tas process ir pietiekami ilgi virzījies, kopš 2010. gada jūlija faktiski ir pagājis pusotras gads, bet šis nav kaut kas, kas būtu parādījies pēkšņi vai kaut kas jauns. Jā. Valdības nostāja valdībā tika akceptēts, bet šajā procesā ļoti daudz ir iesaistīti tieši sabiedrības pārstāvji, un ir arī dokuments, kur ir sabiedrības informēšana par projektu izstrādes uzsākšanu nav attiecināms, sabiedrības līdzdalība projektu izstrādē nav attiecināms, līdzdalības rezultāti nav aizsējums, un ekspertu līdzdalība arī nav attiecināma. Tad pietiek ar to, kad ir tur rūpniecības kamera vai kāda cita institūcija, lai pieņemtu šādu, kas attiecās uz ļoti daudziem cilvēkiem. Nē, te ir jāsaprot arī tas, ka ar šo līgumu faktiski Eiropas Savienības valsts neuzņemās nekādas jaunas sankcijas. Faktiski ar šo aktu nekas, kas ir bijis nelegāls līdz šim Eiropas Savienībā, tad nekas netiek paplašināts. Tad kāpēc jāparaksta vēl? Jā, šī normatīvā bāze Eiropas Savienībā tātad netiek padarīta stingrāka. Tas, kas notiek ar šo līgumu, šīs normas tiek padarītas starptautiskas, un tām faktiski piesaistās vairākas citas valsts. Tas kļūst par starptautisku līgumu. Un pamatā tātad šī līguma pamata jautājumi, kas tiek risināti, ir faktiski viltotu preču tirzniecību, un internets tur tiešām ir viens neliels aspekts šajā līgumā. Bet ir jau arī valstis, kā mēs minējām, 5, tā skaitā mūsu kaimiņi Igauni, kuri vēl nav parakstījuši. Vācija, piemēram, kā lielvara. Jā, tad, kas attiecās uz Eiropas Savienības valstīm, tad kopumā šo līgumu, ja nemaldos, ir parakstījuši 22 valstis. Bija domāts, ka to parakstīs 28. janvārī faktiski visas Eiropas Savienības dalību valsts, cik es zinu, tad Igaunijā šī pozīcija vienkārši nav paspēta apspriest valdībā. Nav dzirdēts, ka viņi, grasītos, šim līgumam nepievienoties. Un, kā jau teicu, faktiski šis jautājums ir pietiekami senu priekšvēsturi, kas tika risināta 2010. gada vidū. Bet kaut kā ļoti klusi. 13. februārī vēl ir plānota protesta akcija pret šo līgumu. Ir vēl kaut kādas cerības, ka tur varētu būt kādas izmaiņas, ja Latvijas pozīcija tāda ir nostiprināta un viss? Šajā gadījumā Latvija šo līgumu ir parakstījusi, tālākais ir ratifikācijas jautājums. Vai Latvija šo līgumu ratificēja vai nē, bet vēlreiz uzsver tātad attiecībā uz pašreizējo regulējumu, kas darbojas Eiropas Savienībā, tas netiek padarīts stingrāks. And we will gain nothing.